Sveiki! Mans vārds ir Mārtiņš Kapzems, esmu TV raidījuma pasākumu un kāzu vadītājs. Šodien Porsche Latvija man ir uzaicinājuši uz Porsche Cayenne e-Hybrid Challenge. Kas būs jādara? Dosimies caur Rīgas un Pierīgas jaudīgākiem sastrēgumiem, un man būs jāmēģina to darīt ar pēc iespējas mazāku degvielas patēriņu. Kā man izdosies? Skatāmies! Ātrums pagaidām 1 km/h. Atvainojos, es tā nesteidzīgi. Sacensības tomēr. Wow! Sēt nedaudz mutē to uzvaras garšu, man liekas. Ak, Dievs, jau patēriņš 0,3. Ak, Dievs! Jēziņ, jēziņ. Tagad es domāju, ka ir laiks uzvilkt mans priecīgās braukšanas brilles. Šodien uzvilku speciāli kurpes ar plāno zolu. Tāds ļoti viegli. Nu, viņš tā kā biezs zola, ļoti viegls, lai kāja būtu vieglāk un būtu mazāk spiestos plastēti. Jēziņ, tur galvu pat neredz. Bet, nu, nekas. Vēl 3 stundas sastrēgumos, un tad redzēsim, vai 0,1 noturēsies. Nu, pagaidām veicās lieliski. Patēriņš ir 0,1 litrs degvielas uz 100 km. Sūdzēties nevar, esmu pārsteigts. Automobils tik estētisks, sajūtas ir perfekts, jūties uz ceļa kā tāds karalis, jā? Bet patēriņš dotajā brīdī 0,1 litrs uz 100 km. Jūs spējat iztēloties? Tā patīk šī mašīna. Paskatieties, ja mans patēriņš ir 0,1 litrs uz 100 km, tas nozīmē, ka 100 km es nobrauktu ar 100 ml degvielas patēriņu. 100 ml! Tiem, kas vēlās baudīt komfortu, un tāpat laikā nepārmaksāt par degvielu, un jūs ikdienā tas jums jābrauc, jūs dzīvojat Pierīgā. Absolūti labākais variants. Jā, atrodamies Degla ielas, un ir tāds sastrēgums, tieši tāds, kā jūs redzējat, ja brīdies logu. Jā, egli stāv, nekustās. Es varētu nedaudz pačučēt, varbūt tās. Meditācija, sekundīte. Bet viena acis vaļā neuztraucties. Nu, otra tā. Šajā brīdī braucot, gribās uzdziedāt to dziesmu. Brauciet lēnāk par tiltu, draugi. Atcerieties, ka sācies ir tas sniegainais un slapjais laiks. Esiet prātīgi, neapšrakstiet kājām gājējus. Ziemassvētku vecīgi, ja tu man dzirdi, šis ir tas, ko es vēlos uz Ziemassvētkiem. Var man kaut kāds pusgadu uzdāvināt, es atpriecēšos. Vidējais degvielas patēriņš 0,0 uz 100 km. Vai var būt labāk par šo? Nē, nevar. Man patīk. Jā, tā kā esam tikuši jau līdz krasta ielai. Te brīdī ātrums 50 km/h. Un patēriņš mums vēl joprojām ir 0,0 litri uz 100 km. Nē, ko es netīšām ieslēdzu vienkārši? Tas ieslēdz kaut ko nepareizi. Kā es izslēgšu šo? Viss es zaudēšu, jā. Nu, kāds sakars? Nu, es netīšām piespēju to pogu. Negodīgi. Nu, come on. Nu. Nu. Zini, kā es jūtos, ka tu Mestra universitātē raksti šo te diplomu darbu. Tu uzrakstīs, ka viss pabeidzis ir tāds gatavs. Un viņš pēkšņi vienkārši izdziest. Kā es varu nebūt apmierināts ar absolūti apaļu nulli līdz krustojumam, kur pēcāk sanāca tāda, es tos teiktu, ka iesācēja tāda maza kļūmīta gadījās. Brauciena laikā, man liekas, izdevās būt priecīgiem visu laiku, jo komforts mašīnā, tu brauc, izbaudi to braucienu, sastrēgumu. Es īstenībā nekad nebiju braucis, vienmēr tu brauc ar domu, ka tu izvairīsies no sastrēgumiem, bet šoreiz tu speciāli brauc iekšā tajos sastrēgumos, lai vairāk tu sēdētu tajā korķī. Bet kas beigās neizdevās, es domāju, ka neizdevās parādīt man labāko rezultātu, ko es teorētiski varēju parādīt. Es domāju, ka es varēju labāk noteikt. Manuprāt, ir atvērti manā dzīves pieredzē sacensību grāmatiņā tāda jauna lapuse, jauna nodaļa, kurš lēnāk un ar mazāku patēriņu. Līdz šim sanāca sacensties ir visādiem automobīļiem braukts un ātrāk, īsākā laikā.
šeit vienkārši ir mazāk patēriņu. Un jāteic ļoti liels paldies Porsche Latvija par šo burvīgo izaicinājumu.